No 11. maija Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā tiks ieviestas būtiskas izmaiņas paliatīvās aprūpes nodrošināšanā. To mērķis – uzlabot pacientu ikdienu un padarīt aprūpi pieejamāku. Turpmāk visi nepieciešamie izmeklējumi un speciālisti paliatīvās aprūpes pacientiem būs pieejami vienu vietu – slimnīcas galvenajā korpusā. Tas nozīmē, ka pacientiem vairs nebūs jāpārvietojas starp ēkām. Pieņemts lēmums pārcelt paliatīvo aprūpes nodaļu uz slimnīcas galveno korpusu, tur, kur šobrīd atrodas gan traumatoloģijas nodaļa, iekšķīgo slimību nodaļa, neiroloģijas nodaļa. Un mērķis šim pirmām kārtām ir uzlabot pacienta aprūpi, jo līdz šim, arī šobrīd vēl paliatīvās aprūpes nodaļa atrodas atsevišķi stāvošā ēkā kopā ar infekciju nodaļu. Un, ļoti bieži pacienti ir neatkarīgi no laika apstākļiem jāstumj uz izmeklējumiem, uz slimnīcas galveno ēku. Turpmāk paliatīvās aprūpes nodaļa atradīsies 2 stāvos, katrā stāvā pa 6 gultām, un pacientiem faktiski nekas nemainīsies. Tik daudz, ka tas atradīsies citā vietā fiziski, bet tas, kas mainīsies, tieši būs tuvāk reanimācijai, izmeklējumiem. Gada laikā paliatīvajā nodaļā vidēji tiek aprūpēti aptuveni 450 pacientu, un šis apjoms saglabāsies arī turpmāk. Personāls viss tiek pārcelts uz šīm jaunajām nodaļām, integrēts, līdz ar to mūsu ieskatā būs tikai ieguvumi. Un mums arī faktiski ir izdevies ietaupīt ar šo, un viss šis ietaupījums tiks novirzīts māsu atalgojuma celšanai. Atbrīvotajās telpās nākotnē plānots attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus un organizēt māsu apmācības. Slimnīca domā arī par nākotni un speciālistu piesaisti. Jau nākamgad darbu sāks vēl viens paliatīvās aprūpes ārsts, kas papildinās speciālistu komandu. Šogad rezidentūru ģimenes ārsta specialitātē beidz daktare, un viņa rudenī stāsies un apgūs, mums ir vienošanās, viņa mūsu stipendijāti apgūs paliatīvās aprūpes speciālista šo te iegūs certifikātu, un faktiski mums pēc gada, nākošā gada rudenī slimnīcā būs vēl viens paliatīvās aprūpes ārsts, kas strādās mūsu slimnīcā šajā profilā. Plānotās izmaiņas sola gan ērtāku aprūpi pacientiem, gan labākus darba apstākļus medicīnas personālam, kā arī stiprāku speciālistu komandu nākotnē.